Klausies, Dāvid, man ir viena problēma. Kā lai 120 kg smago dacu nosaukt par vieglas uzvedības sievieti? Moši ķīmiski aprēķinam? Varētu. Tātad ķīmijā? Ķīmija? Nu, tad ķīmija. Uztaisīsim vienu eksperimentu šodien, tāpat nav ko darīt. Davai, mēs sākam. Labi, paņemsim, ko mums vajadzēs 5 brīnumsveices. Šitāds tikko atradu. Atradi? Kā nekā Ziemassvētku uz atlēdēm droši vien bija. Jā, tu paķeri maksimāli. Maksimāli, nu vai drogās kā bija. Tad draugus jau aizvēr ciet. Bankrots. Bankrots? Jā. Man liekas, ka tā Latvijas Krājbanka pievienojas. Tā tur, jā, draugām Valsts dzimšanas dienā viņi uzdāvināja to bankrotu, jā? Jā. O, labi, tad turpināsim. Vajadzētu tā kā satīt viņus kopā un... Nē, nu, sāksim ar to, ka pieņemsim, ka visi domā to, ka viņas zem ūdens nedeg. Tā tev liekas, Man ka nav zem tāds ūdens nedeg. īstenībā, ka viņš varētu nedegt zem ūdens. Bet mēs apgādīsim šo teoriju, sasitīsim gabalos to teoriju. Labi, pietur satīsim. Nu, davai. Satīsim. Kaut kāds, kas tur ar to skoču veids ir ārā? Ģipers, nedarbal ģipers, rokas trīts un tā. Es tā lasīju, ka esot baigi stingri jātīm. Jā. Jā, bet esot jāatstāja 1 centimetrs pašā galā brīvs. Davai, tad tā mums daram. Es to cenšos. Skatīšu uz to gaismu no Skaties tā gaismu iekšā, skaties uz to Jā, gaismu. es pēc tam neko neredzēšu. Un tā mēs te turpinam, jā. Varbūt paralēli varam par kaut ko parunāt. Par aktuālām lietām. Deputāti. Deputāti? Kur viņus? Kur viņus mēs? Pīp! Par kārtiem stāļu puišiem tagad būs. Tie gūri gan. Goris gan? Ar ko goris ēd tagad? Tagad pēc sniega bija. Klausies, īsti zināju, par tām govīm man viens čalis stāstīja, tur esot baigais bizness. Vajagot govis gaļai, nevis pienam tiek audzēt. Tā šot modē. Tas maži neatgādīt Ziemassvētku. Žēl, ka nav sniega. Viss mierīgi un būs steigas par to dziesmu ar viņiem. Nu, vislāk, kas labi beidz. Ne? Cerēsim. Pagā atkal vienā vietā, viņš neiet uz priekšu. Bet dzīvē visu laiku tikai uz augšu. Piečiks. Tā vēl, nu. Pagā tad ar zobiem vai ar šķēri? Šitā. Davai ar šķēri šoreiz. Ar zobiem jau šķēri nevaram atrast. Ai! Izdevās. Tā tad vajadzētu piededzināt. Un iebalst ūdeni. Un tad turpinam. Mums ir mūsu galvenais varonis šodien Georgs Liektais ar ūdeni. Un brīnumsvecītes satītas cieši. 5 brīnumsvecītes. Nu kā tev liekas, viņas deg zem ūdens? Apgādīsim to teoriju, sašķēdīsimies to Godīgi, man liekas, ka viņas nedeg zem tā ūdens. Tikai es nezinu, kāpēc man tā liekas. kā pārējiem liekas. Tas nebūtu svarīgi. Mēģinās. Malcam. Ja tu prātīgi ievēro visu pirotehniku drošību atcēsim. Saprast. Atbūtīsim to. Ir labi. Nedaudz eksperimentāli, bet mums tas izdevās. Paši nedaudz esam šokā. Vaņieri nepajokam. Ziemassvētku noskaņa. Labi. Kā redzējāt, dega, jā? Salauzām visu drumstelās, tad nedaudz degu salcīt. Tā šī homo pū. Nu, kā tev patika? Fenomenāli. Fenomenāli. Jā. Es nezinu vispār. Nu, bija jau jautrs pasākums, paši bijām nedaudz šokēti un tā nedaudz. Nesapratām vispār, kas notika. Kas notika? Mēs vispār nezinājām, uz ko mēs ejam, mēs vienkārši ar pieri priedē skrējām. Priedē ar Pieri. ķiveri. Ķiveri. Ozola. Nu labi, nu tātad nedaudz par to, kas tur notika, tātad teorija ir šāda. Viena brīnumsvecīte nespēja degt zem ūdens, jo ūdenim ir liela siltumietilpība. Turklāt, ja kopā cieši sastiprina vairākas brīnumsvecītes, tad to degšanas procesā radītais siltuma daudzums ir tik liels, ka ūdens nespēj dzēsēt un nodzēs liesmu. Temperatūras ietekmē un dzels un magnīta klātbūtnē pat notiek ūdens termiska
sadalīšana par skābekli un ūdeņradi, un degšana var turpināties. Izdalītais ūdeņradis virs ūdens arī aizdegas, ko mēs redzējām, ka ūdeņradis aizdegās, tā bija tā uzliesmošana. Reakcija vienotājumi varētu būt šādi, kurus Gūtmans jau tā kā labu laiku ir paturējis. Tātad mēs ļoti skaidri iepriekš video redzējām, kā ūdeņradis uzliesmoja, bet mums par to iepriekš neviens nebija brīdinājis. Tātad viss ir pateikts. Lūdzu, nekādā gadījumā neatkārtojiet to mājās. Tieši tā. Un laimīgi jaunogad. Un priecīgs Ziemassvētkus. To gan. Tev patika? Īstenībā nebija to gaidījis. Nedaudz apjuki.